Hei, atpazīšu šo leģendāru auto. Šis tiešām leģendārs auto. Alfa Romeo 156 crosswagons, kas savulaik tika izlaists 2005. gadā, kā konkurence Audi Allroadam. Šim auto ir pilnpiedziņa, bet ļoti nopietna pilnpiedziņa ar visiem torsijām bloķiem. Bloķi katram 3 torsijām bloķētāji. Pēc pārgājuma ziņā šis auto pārspēja tiešām jebkuru Audi markas, tā laika Audi marku. Pats personīgi pārbaudīju, kad auto tiešām īpaši ziemā iet ļoti labi. Automašīna tika atzīta šī gada janvārī no Beļģijas un nedaudz pabrauks pa Latviju. Bet virsbūve labā stāvoklī, tehniski ļoti labā stāvoklī, daudz kas ir mainīts. Tas ir pilna apkope, nomainītas siksnas, sajūgs, vēl daudz citas lietas. Automašīnas jau ir kārtībā. Tiešām labs auto, tiem, kam patīk Alfa Romeo, tiešām labā stāvoklī, arī salons ir ļoti bagātīgs. Kondicionieris ir ļoti šiki beņķi. Tā kā, ja patīk šā marka un vajag pilnpiedziņu laukos, tad šis ir tiešām ļoti labs variants. Līdz nāk komplekts ar ziemas riepām, uz oriģināliem diskiem, riepas Hankook, praktiski nobraukts tie pāris tūkstoši. Virsū stāv vasaras riepas ar leģendāriem Alfa Romeo 156 3.2 benzīna versijas diskiem. Tas tieši ļoti labi šim automašīnai. Tā kā viss aprīkojums ir, lai brauktu, ziemas vasaras riepas, āķis, pilnpiedziņa, 1.9 dīzels un ļoti labs salons, ļoti laba mašīna un tehniskā apskate līdz nākamā gada 17. februārim. Tā kā iepatīkās šis skaistulis, brauc ciemos, pērc un būs tiešām apmierināts. Cena ir 3200 eiro.